Aizvadītajā nedēļā 19. un 20. jūnijā Valmierā Jāņdaliņas stadionā norisinājās starptautiskās vieglatlētikas sacensības bērniem un jauniešiem. Tāpat kā valsts prezidenta balva vieglatlētikā, arī Valmieras spēles notika jau 19. reizi, kopā pulcējot gandrīz visas Latvijas sporta skolu audzēkņus, kā arī elites klases sportists un atlēts no ārzemēm. Šodien atrodamies Jāņdaliņas stadionā, kur notiek starptautiskās vieglatlētikas sacensības Valmieras spēles otrā kārta. Sacensības ir bagātām tradīcijām, jo notiek jau 19. reizi. Savukārt Valmieras sporta studija dosies vieglatlētikas sektoros, lai noskaidrot, ar kādiem panākumiem cīnās mūsu pašu Valmieras sportisti. Sacensības vienmēr ir notikušas Valmierai. Tādēļ vietējai sporta skolai un pilsētai ir jāveic atbildīgais organizatoru darbs. Lai vairāk uzzinātu par sacensību norisi, devāmies aprunāties ar Valmieras sporta skolas direktoru Līgu Dzeni. Jā, Valmieras spēles jau šogad norisinās 19. reizi. Dalībnieku skaits aizvien ir kupls. Šogad piedalās 37 komandas no dažādiem Latvijas novadiem un no dažādām sporta skolām un sporta klubiem. Kā vienmēr šīs sacensības ir arī starptautiskas, arī šoreiz. Šoreiz mums ir viesi no Igaunijas, no vairākiem sporta klubiem un arī viesi no Somijas. Cik stipri ir šie igauņi un somi spēcīgi konkurences sastāv gan latviešiem, gan valmieriešiem? Jā, mums ir ļoti draudzīgas attiecības ar igauņu sportistiem. Mēs bieži braucam ziemā pie viņiem uz sacensībām. Un šeit ir atbraukuši Igaunijas labi sportisti. Jā, sastāv ļoti lielu un augstu konkurenci mūsu sportistiem. Kā valmieriešiem veicās ar sasniegumiem, ir arī daudz medaļas izcīnītas līdz šim? Šīs sacensības ir drusciņ tāds atalpas brīdis pēc Latvijas jaunatnes olimpiādes. Jo priekšā vēl ir Latvijas čempionāti gan B grupai, gan A grupai, gan junioriem. Tad vakardien sportisti mūsējie varbūt neizgāja uz startu visās disciplīnās, bet vakar tika izcīnītas 4 zelta godalgas. Kā jau vienmēr, Mājnieku sporta skola ir kupli pārstāvēta ar saviem audzēkņiem, kur piedalījās junioru, jauniešu, kā arī zēnu un meiteņu grupās. Starp Latvijas, kā arī Igaunijas un Somijas sportistiem mūsu jaunie vieglatlēti uzrādīja atzīstams rezultāts. Kopā pa abām dienām izcīnot 18 medaļas. Viens no labākajiem valmieriešiem junioru konkurencē bija Arvīds Bušs, kurš uzvarēja diska mešanā, bet locgrūšanā palika 2. vietā. Šodien izdevās izcīnīt medaļu, vai esi apmierināts, vai bija kādas citas domas? Bija diezgan labi. 49 metri personīgais un vēl 4 metri līdz Eiropas čempionāta normatīvam, tā kā domāju, ka varētu samest pat. Šo sezonu plāno sasniegt to rezultātu? Protams. Šo sezonu arī ir Eiropas jaunatnes junior čempionāts, un tāpēc arī jāsmet šogad. Kas vēl pietrūks, vai tehnika, vai nedaudz treniņu, svarzāli? Nezinu, droši vien jau kā ātrums un tehnika. Tas tas galvenais, spēks jau ir. Un garums vēl pietrūks, tas arī baigi daudz. Ceru, ka paaugšos. Junioru konkurencē 400 metru stafetes skrējienā Valmieras 2. komanda ieņem 3. vietu, bet individuālajā konkurencē Dāvis Caun palika 4. tālēkšanas sektorā. Junioriem 400 metru stafetē tika zelta medaļas, bet individuālajā konkurencē veiksmīgi startēja Jolanta Kaupe. Viņa palika nepārspēta 100 metru barjeras skrējienā, kā arī uzrādīja vislabāko rezultātu augstliekšanas sektorā. Jauniešu konkurencē veiksmīgs starts tālēkšanā padevās Pēterim Kraujam, kurš pārliecinoši veic tālāko lecienu un tika pie zelta godalgas, bet Antonis Fjodorovs 800 metru skrējienā izcīnīja 2. vietu. Pie bronzas godalgām vēl izdevās tikt Tomam Biernim un Dāvim Oliņam. Jaunietiem vienīgā godalga tika Danai Samolai, kura palika 3. vietā locgrūšanā. Tāpat veiksmīgi startu Valmieras sporta skolas audzēkņiem izdevās arī zēnu un meiteņu konkurencē, kura vēl ir tikai savu sportisko gaitu sākuma punktā, kamēr tāda sportisti kā Elvijs Misāns mēģināja Valmierā sasniegt jaunas tālums tālēkšanas sektorā.